Mani sauc Vineta Aizkalne, un es esmu acu ārsts, kas strādā ar bērniem, tieši specializējos pediatrijā. Vispirms viņi nāk gadu vecumā pie acu ārsta, tad tiek ievākta anamnēze, izjautāts, kāds bijis grūtniecības periods, kādas bijis dzemdības, vai bērns ir līdz šim gada vecumam sasniedzot, viņam vai bijuši kaut kādas traumas nopietnas, vai kaut kādas iekaisuma slimības būtībā, vai vispār kaut kādas saslimšanas bijuši, operācijas. Tad nākamais, ja bērns staigā, tad bieži vien acu ārsts novērtē, kā viņš iet, kā viņš orientējās tajā, kaut vai tajā pašā mūsu acu ārsta kabinetā, kā viņš tur galvu. Tad mēs novērtējam, kāds viņam ir acu spraugas, vai viņas ir vienādas vai nē, vai bērns šķielē, kādas ir zīlīšu reakcijas tieši attiecās jau uz mazu vecumu. Un tad mēs skatāmies mazajam jau ir iespēja viņam samērīt staru laušanu. Pirms tam mēs viņam iepilinām pilienus, un pēc pilienu iepilināšanas mēs novērtējam bērnam tieši redzes asumu vairāk, tas staru laušana tā vairāk būtu jāsaka būtībā. Un vēl pirms iepilināšanas mēs iedodam arī parasti rokās kaut kāds rotaļlietas, novērtējot viņa tuvumu redzi un tālumu redzi, kā viņš savērš actiņas uz iekšu, kā viņš skatās būtībā. Pēc sapilināšanas mēs novērtējam viņam staru laušanu un arī izvērtējam manas dziļākās struktūras, vai tur nav kaut kādas nepilnības vai patoloģijas, lai tās traucētu redzes attīstībai. 3 gadu vecam bērnam, tas jau ir diezgan omulīgs vecums, kad viņi jau ir spējīgi atbildēt uz jautājumiem, izstāstīt bildes, nosaukt. Tad mēs jau varam viņiem pārbaudīt redzi atsevišķi ar vienu, ar otru aci. Var viņiem jau pārbaudīt, ja viņi pazīst krāsas nosaukt krāsu redzi, mēs nosakam jau stereo redzi. Tāpatās arī refrakcija, gan tuvumu, gan tālumu redzi viņiem jau var pārbaudīt, un tāpatās mēs arī skatāmies acis dziļākās struktūras šajā vecumā. Un 7 gadu veciem bērniem, būtībā pirmsskolas vecuma bērniem vairāk, tiem jau ir tāda ļoti vizīte kā pieaugušiem cilvēkiem, jo viņi jau paši var izstāstīt savas sūdzības un sajūtas un novērtēt sevi arī vairāk. Kura daļa viņiem patīk vislabāk? Grūti atbildēt, godīgi teikšu. Ja bērns ir omulīgs, paēdis un nav niķīgs un padzēries un ir apmierināts ar dzīvi, tad redzes pārbauda viņiem nerada nekādas problēmas. Un vecāki ir apmierināti, bērni apmierināti ar paveikto, un ārsts ir apmierināts to, ka var veikt precīzāk mērījumus un arī novērtēt viņa redzi. Pazīmes, kas varētu būt par iespējamām redzes problēmām, varētu liecināt, piemēram, bērns koncentrēšanās spējas samazināts, gaismas jūtība varētu būt pastiprināta. Bērns skolas vecuma bērns bieži vien atzīmē to, ka nevar redzēt uz tāfeles, viņš negrib lasīt tuvumā vai arī nepatīk lasīt tuvumā. Tad ir hroniski kaut kādi iekaisumi vai pietūkuši plaksti. Tās būtu tās pazīmes, par kurām vajadzētu aizdomāties vecākiem, novērtēt savu bērnu. Ja tāds gadījumā ir, un viņi novēro, tad viņu uzdevums būtu aizvest savu bērnu pie tuvākā acu ārsta.